Excellency Edgars Rinkēvičs, President of the Republic of Latvia, Tania Baltina, Director of the National Library of Latvia, distinguished ladies and gentlemen. Augstu godātais valsts prezidenta Rinkēviča kungs, godātā Baltiņas kundze, Latvijas Nacionālās bibliotēkas direktoras kundze, godātie klātesošie. It is a deep honor to participate in unveiling a plaque to commemorate the 1994 genocide against the Tutsi. I thank the government and the people of Latvia for standing in solidarity with Rwanda and for honoring the innocent lives that were taken. Man ir ļoti liels gods piedalīties 1994. Gadā Ruandā pret Tutsi īstenotā genocīda upuru piemiņai veltītās plāksnes atklāšanā. Gribētu pateikties Latvijas valdībai un visai Latvijas tautai par izrādīto solidaritāti Ruandai un par pievienošanos šajā atceres pasākumā, kurā mēs pieminam nevainīgi bojā gājušos. We do not take this moment for granted. 30 years after the genocide was stopped, Rwandans have regained our dignity and unity as a people. The tragedy we suffered has only made us more determined to do the hard work of becoming strong and prosperous. Taču, lai nonāktu līdz šim brīdim, ir bijis jāmēro ļoti garš ceļš. Ir bijuši nepieciešami veseli 30 gadi pēc šī genocīda pārtraukšanas, lai Ruandas tauta un sabiedrība spētu dziedēt sevi un stiprināt savu vienotību. Šī traģēdija, ko mēs piedzīvojām kā tauta, kā valsts, ir tikai stiprinājusi mūsu apņēmību turpināt, visiem spēkiem strādāt pie tā, lai stiprinātu mūsu valsti un tās labklājību. In that sense, I believe that Latvians and Rwandans can understand each other at a deep level. There are no shortcuts. We began by restoring national unity and reconciliation with a shared identity and a common purpose. Un šai ziņā, es domāju, ka dziļi emocionālā līmenī Latvijas un Ruandas iedzīvotājiem domas sakrīt lielā mērā. Un mēs ļoti labi arī apzināmies, ka šajā procesā nav kaut kāds vieglākais ceļš. Pēc genocīda mēs sākām smagi strādāt pie tā, lai dziedētu sabiedrību, lai atjaunotu tās vienotību. Un šis process bija lielā mērā koncentrēts ap mūsu tautas vienoto identitāti un kopīgajiem mērķiem. We also established strong institutions to respond to the needs of our people. This is the foundation for stability and growth. 3 years ago, the Ministry of National Unity and Civic Engagement was created. It has a very important mandate to educate our youth about our culture and history so they can play their part to speak up against genocide denial. Šajā procesā tāpatās arī nācās stiprināt valsts iestāžu darbību un spējas atbildēt uz dažādām tautas un iedzīvotāju vajadzībām. Bez tā tālāka stabilitāte un attīstība mūsu valstī būtu grūti iedomājama. Tādēļ arī pirms 3 gadiem
Ruandā tika izveidota tautas vienotības un pilsoniskās līdzdalības ministrija, kurai ir dots ļoti svarīgs un atbildīgs uzdevums izglītot pieaugošo paudzi par dažādiem kultūras un vēstures jautājumiem, lai jaunieši izaugot būtu daudz labāk spējīgi atbildēt dažādu skeptiķu viedokļiem un pretīm stāvēt genocīda noliedzējiem. Unfortunately, I cannot say with the confidence that the world has truly learned the lessons, even as I say that what happened in Rwanda should never happen again anywhere. Diemžēl ir jāatzīst, ka tas, ko mēs varam novērot, ir tas, ka pasaule nav mācījusies un nav izdarījusi secinājumus no šādiem notikumiem. Diemžēl mēs redzam satraucošas tendences dažādos pasaules reģionos, un mēs redzam arī to, ka ne visi ir spējuši turpināt, jeb saglabāt šo atmiņu par šādiem drausmīgiem notikumiem. We see reason for concern all over the world. Social media has made it easier to deny the truth about mass crimes. The ripple effects are very dangerous. What is most important is to speak out and preserve memory, no matter what powerful interests are made uncomfortable. Un tik tiešām mēs varam redzēt dažādās pasaules daļās tendences, kas ir satraucošas. Šādas tendences vēl vairāk pastiprina sociālie mēdīji, kas ir padarījuši dažādu masu noziegumu noliekšanu daudz vieglāku un daudz vienkāršāku. Un tādēļ mums ir jāturpina šis svarīgais darbs, atgādinot par šiem notikumiem, jo šādu notikumu aizmiršana var būt ļoti bīstama. Mums ir ārkārtīgi svarīgi turpināt runāt un saglabāt piemiņas par šādiem notikumiem, neatkarībā no tā, ar cik lielu pretestību mums nākās šajā procesā sastapties. We must all work together. That is why it is so moving to see Rwanda's history reflected here in Latvia. To close, I can only once again thank the government and the people of Latvia and the National Library for this very great honor. We are very grateful. Thank you for your kind attention.